Lūksim, to teritora informāciju par novada aktualitāti. Labrīt. Laikam jau lielākās novada aktualitāte ir tāda, ka gaidam plūdus. Tūlīt būs, viss sāksies. Šodien braukšu izrādīt savam nākotnes, bet drošības darbiniekam Oļegam rādīšu visas mājas, kuras mēdz aplūst. Viņš ir lietas kursā. Jā, tāda interesanta novitāte janvārā. No tādiem darbiem redzamākais droši vien šobrīd ir viens tāds process, ko redz pilsētā vai novadā, var tā teikt, tās zilo kalnu aktivitātes, kur notiek mazā dīķa aizbēšana Dubkalna karjerā. Vīri strādā, vienmēr sakot, viss ir procesā. Domāju, ka noteiktā laika periodā un termiņā arī kā bedra būs cieta un parādīsies liela zona, kur var veidot visādus sporta laukumus, stāvvietas un tā tālāk. Tad neredzamā puse šim darbam ir galvenais, kas ir par šo mēnesi piedzīts līdz galam. Būtībā pirmdien vajadzētu atvest skolas projektu gatavu. Tāds ir solījums no projektētājiem. Viņi gan jau kaut kādas x dienas dažas jau kavē, bet solījums ir, ka būs elektroniski, visi zīmējumi ir. Viss jākārto kopā, kaut kas tur vēl jāpierēķina, bet sola, ko pirmdien atvedīs grāmatas. Liela daļa no tā materiāla jau ir aizceļojusi pie būveksperta, kurš jau sāk vērtēt šo izstrādāto projektu. Tā kā, ja nekas netiks pamanīts galīgi tāds garām, tad es tā domāju, ka uz to 22. februāru tā grāmata būs noekspertēta un gatava. Par to varbūt nākošajā domas sēdē precīzāk varēs pateikt. Es tā domāju, ka tur viss būs normāli. Nākošais ir atjaunots darbs ir pie bērndārza projektēšanas, ir bijušas 2 sapulces. Ir projektētāji jau pārstrādājuši iepriekš izstrādātos darba apjomus un zīmējumus, jau var tā teikt. Personīgi man ļoti patika tas, ko es redzēju. Ja, es redzu, ka tur arī būs ļoti pozitīvs rezultāts. Tur varbūt no projektētāja ir mazliet savādāks uzstādījums nekā no citās reizēs. Viņam ir uzstādījums ļoti vienkāršs līdz saskaņojumu, kā tas viss izskatās, un pēc tam neko vairs nedrīkst aizstāt. Un tad viņš tempā dabū un gatavu zīmējumu. Man personīgi patika tas, ko es redzēju. Tad mēs esam par šo mēnesi uztaisījuši projektēšanas uzdevumu šīs ēkas siltināšanai, un vakar diezgan daudz runājām par pastēkas siltināšanu, rekonstrukciju pēc būtības. Ja? Bet tur izfiltrējās īstenībā diezgan daudz jautājumu, kas īstenībā ir strateģiski jārisina. Tādi kā, vai Zilo kalnu aģentūra paliek vienmēr tajās telpās, vai tur ir cik kvadrātmetrus vajag ārstu praksēm un tā tālāk un tā tālāk. Un izejot no tā, tur ir tāds jautājums, cik liela piebūvi, vai 3., 4. stāvs, vai tikai 3. stāvs. Tur ir ļoti daudz vēl jautājumu jāizdomā par nākotnes dzīvi, kā tas būs, lai varētu šobrīd uzrakstīt precīzi projektēšanas uzdevumu. Tur vēl diezgan daudz ko darīt pie tā visam. Un vakardien vēl es patirdīju nedaudz estrādes projektētāju, un viņam estrādes tehniskā projekta nodošanas termiņš ir aprīlī, bet vakardien viņš man apsolīja, ka viņš februāra griezumā to projektu būs. Ja? Viņš man apsolīja, ka februāra griezumā viņš dabūs gatavu projektu. Mēs arī viņam lūdzu pat piestrādāt pie tā, jo viņš ir relatīvi salīdzinoši vienkāršs, var tā teikt, no tāda tehniskā zīmēšanas viedokļa. Projekts, tur nav nekādas mega konstrukcijas, soliņu nomaiņa, bruģis, stacionārā tolete, tādas salīdzinoši vienkāršas lietas. Viņš apsolīja, ka viņš tā arī centīsies izdarīt, lai pēc iespējas ātrāk palaist iepirkumu un visu pārējās. Tas varbūt tāds galvenais aktualitātes. Ja kaut kas jautājums. Lūdzu jautājums kolēģiem. Ja jautājums? Man ir jautājums. Lūdzu. Sakiet, lūdzu, Gunter, kā tu šodien ar to kaisīšanu ar parasto granti bez salas maisiem, pieņemsim, ir lauku ceļi, nav lauku ceļi, arī pilsētas ielas, kuras slidnes te cilvēki brauc. Es šorīt apbraukāju lauku ceļus. Jā, un arī autobusu, kā šodien bija par autobusu, kāpēc netika kustība apturēt ar viņiem šo grāvī, kad ieslīdēja vecais autobusu, ko?
Kalu? Autobusu, kas ar skolnieku autobusu bija šodien, kāpēc nav maršruts nokaisīts, ja skolnieku autobusu iet atkalas laikā. Protams, jābūt nokaisītam. Es pieņemsim tādā veidā 2 naktī bija augšā, vienmēr tika kaisīts un veikti ceļa apstrādā ar smilšu. Šo mērķi šorīt 7. sabraukāju lauku ceļus, es arī redzēju šo situācijas, tagad braukšu pie Rubinka un runāšu. Jā, jo cilvēks šeit pat ļoti atvainojas, šeit pat cilvēks stāvēja, kāpēc par budžetu prasiem izšķilas māja. Ja es uzdevu jautājumu, kā ar kaisīšanu, protams, mēs ne arī pārējie deputāti, mēs nesaņēmām atbildi. Ja, protams, tā turpināsies, tad es būšu pirmais, kas iesniegšu iesniegumu, pa viņa atbilstību ieņem amatam. Paldies. Kaisa ceļš šorīt. Cikos tā kaisie? Jābūt nokaisītiem, Valentī, neaizstāv, ja? Nu, visu. Kaisa ceļš. Un kāpēc autobusam jābraukā pa grājumu būs galbūt? Visu. Paldies. Saprotu. Nu, informācija patreiz strādā 2 kaisītāji un vienība ar brīvotronās patreizējā situācija. Cilvēki nav savā vietā, vai to es gribu pateikt. Paldies. Es gribētu atbalstīt Lezdānu kungu. Vakar bija, es noskatījos arī situāciju, kas mums notiek izglītības iestādē. Es uzskatu, ka, teiksim, novilktā sarkan baltā līnijas lenta glābs mūsu bērnus no tā, ka no sniegiem nāk un jums nav tīrīti, ja kādam uzkrīt virsū. Es uzskatu, ka, teiksim, arī tas nav pietiekoši veikts saulēcīgi, lai tos jums attīrītu. Neskatieties uz mani, es notīrītu. Es arī esmu izglītības iestāde. Mākslas skolas un pie doktorāta. Tad tās nav izglītības iestādes, tad ir konkrēti. Kas tad tā? Kuras? Mākslas. Bet jūs teicāt, visas izglītības iestādes, es sapratu. Gribētu teikt, ka mums ir jums notīrīts un neviena darba nav. Mums saka, ka tīri ir strādā. Nu, negribētu Loginam kungam piekrist, tā kā valde teica, valdē saulēcīgi tika apsakoti jumti un sarunāti noslēgts līgums par šī darba veicējiem. Protams, kā jūs teicāt, atsevišķās vietās noteikti tā ir, bet ņemsim vērā un dosim ziņas un norādīsim šādās situācijās viss sapratīja jārisina. Es aizbraukšu apstīšos skolas jautājumu. Man viens jautājums, kur kungam saistībā ar tendenci, kas būtībā mums šodien virza uz vienu citu lietu. Tas ir, kā mums ar ceļiem, kas ir, teiksim, tā perspektīva, tīnožu rekonstrukcija, kur tas ir, vai tur kaut kā virzība ir. Mēs zinām, ka Oga bīda savu ārēju ceļu tūris, bet mēs šo ceļu Ikšķilu tīnožu savadīsim kārtībā. Oga tīnožu? Ikšķilu, es atvainojos. Ikšķila tīnožu. Ikšķila tīnožu pēc Latvijas ceļu ziņām ir 18. gada plāna. Tikai. Jā. Un diez vai viņi savus plānus mainīs. Mums bija arī šomēnes bijis, varbūt skaļi nepateicis, tāpēc, ka nav skaidra vēl tāda vīzija līdz galam. Bija arī šomēnes diezgan pamatīgi jāsgā ar Latvijas ceļiem, bija sapulcs pie manis par Oga tīnožu projektēšanas jautājumiem. Tur ir juridisks nianses jāatrisina, zemju atgūšanas jautājumi, lai Oga tīnožu posmā varētu uzlikt trotuāru līdz kapu pagriezienam. Ja? Tur ir jāatgūst no Rīgas mežiem zemes gabala, tur ir no 5 īpašumiem ceļā jāatgūst zemes strēmeles. Un bija mums sapulcs arī par šo tēmu, un es biju plānojis nākošajā domas sēdē, kas būs man pēdējā kā izpildirektoram, noziņot par to, kādā stadijā ir šis projekts. Ja? Jo dotajā brīdī mums bija šīs sapulcs, bija tā vīzija, ko un kā tur darīt, bet to risinājumu man vēl nav pastāstījuši, līdz kam viņi ir nonākuši, cik pasūtītājs ir Latvijas ceļi, un mēs esam būtībā pieprasītāji, kā tehnisko noteikumu pieprasītāji, ja tā var izteikties. Ja? Un tā bija mūsu vēlme, tur ieguldīt šo trotuāru no Ogas līdz kapiem, un tad viņi nāk mums zināmā mērā pretī. Nākošajā reizē es varētu noziņot par to, kādā stadijā ir šīs projekts. Bet pagaidām vīzija ir tāda, ka nekāds trotuārs ārā no projekta netiek mests, lai gan tur ir savu veidu problēmas, kas nav saistītas ar mums kā pašvaldību, bet tīri ar zemju jautājumiem. Un par Ikšķilu papildināšu Gunteru, papildus par tīnožu Ikšķili šo ceļu, Latvijas valsts ceļi ir griezušies pašvaldībā par mūsu viedokli, ja, ka šajā ceļā būtu jāparedz, un būvvalde sagatavoja šo te mūsu viedokli,
Iedoklis ir sekojoši, ka izejot no visas tās reālās situācijas, no visiem īpašumiem un tā tālāk, ka mēs pieprasām šo te gājēju celiņu līdz Kaprāmura un šim te krustojumam vai ceļam, kas nodrošinātu arī gājēju plūsmu droši līdz Gvazdakalnu kapiem. Pa tālāko tur ir bezcerīgi. Tur ir bezcerīgi. Tur ir reāli bezcerīgi. Ir ļoti daudz īpašumu, un ja kaut viens no šiem īpašniekiem nepiekrīt, tad iekavējās. Tad viss apstājās reāli. Un te tas ir bieži vien tas izšķiršanās jautājums. Vēl ir tāda politika, kur tiešām ir šādas problēmas, viņi vienkārši atrod iemeslu, lai nedarīt. Viņi pārvirza resursus uz citiem ceļiem, kur šāda problēma nav. Un arī Tīnu Žogri īstenībā bija frāze vienā sarunā, kad, ja jūs prasīsiet Tīnu Žogri pilnā garumā trotuāru, tad būtībā mēs varam pārvirzīt naudu uz citurienu un nebūs nekā. Tad jautājums, vai ir vērts upurēt visu posmu? Tas ir tāds baigs smags moments. Bet to viņi var pēc tam realizēt, tas ceļš uztaisīt? Pēc tam var, tikai maksājiet jūs, to bišķi pašvaldība. Arī tagad būtībā. Tā var prāt. Tā kā tas ir ļoti liels reverants savā ziņā, un Latvijas valsts ceļu pusi viņiem nav jābūt trotuāri starp apdzīvotām vietām. Viņiem nav pienākums to teikt. Un ja vēl tiek izmantot struktūra fondu, viņi vienkārši mums ir pateikuši. Viņiem struktūra fondos ir vienkārši ieraksts. Ceļa plātnes rekonstrukcija. Punkts. Un ko tu var izdarīt? Ceļa plātne nav trotuāra plātne. Un viss. Un formāli paņemot juridiski to lietu, tas ir milzīgs reverants no viņa puses īstenībā. Labi, vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, teiksim paldies par darba kārtību. Papildus jautājumi ir esošā darba kārtības, kas ir skatīta komitejā. Nav neviena jautājuma, pa brīnumu nav. Un tā kā darba kārtība ir tāda, kāda ir izziņota, mums aizsūtīta. Un pirmais darba kārtības jautājums ir... Man ir jautājums par darba kārtību. Lūdzu. Par punktu numuru 3. Es uzskatu, ka viņš nav sagatavots atbilstoši mūsu pašvaldības nolikumā. Un mums no sākuma jāuzskata pašvaldības izmaiņas nolikumā, definējot pienākumus un sadalījumu starp izpildirektoru vietnieku. Un tikai pēc tam mēs varam lemt par jaunu izpildirektoru vietnieku iecelšanu. Un, manuprāt, šīs jautājums ir neticīgi sagatavots, un es lūdzu 3. punktu izslēgt. Man jautājums juristam, kāds ir jūsu viedoklis, lūdzu? Šobrīd ir tā, ka ir apstiprināts amats saraksts un amatu klasifikācija. Ir apstiprināts amats saraksts, kurā ir iekļauts šāds amats, izpildu direktora vietnieks. Tas neatbilst nolikumam. Tas, ka jūs sagatavojat iepriekšēji palikāt deputātiem nobalsot par šo te jautājumu, tās ir jūsu pozitīvās iebildes. Bet, teiksim, saistībā ar nolikumu, mēs šobrīd nevaram lemt, ja mēs nevaram noteikt pienākumu un sadalījumu starp izpildu direktoru un izpildu direktoru vietnieku. Un principā līdz ar to arī šeit pamainīsies struktūra vienība atbildības sajūta vienības. Es saprotu, ka principā, kā saka, krievu teiciens bija, был бы человек, taču neidjom. Tāpēc arī šeit, attiecībā šeit gribētu teikt, ka... Tulkojumu lūdzu tieši vēl. Kas vajag ārā? Svešalots mācīt. Pašvaldības nolikums paredz šādu iespēju, un pašvaldības nolikums neaizliedz izpildu direktoram, ka ir vietnieks. Ņemot vērā, ka izpildu direktora vietnieks vēl nav sācis darba attiecības tiesiskās. Tad šis ir sagatavošanās posms. Ir apstiprināts, ka es jums minēju amats saraksts, kurā laicīgi ir paredzēts šāds amats. Tas saprot, ka mēs pašvaldību maksāsim tagad krietni vairāk par to darba pienākumiem. Attiecībā par darba izpildu saistībā ar amatu principā. Es saprotu, ka ir vajadzīgs cilvēks, pie kā pielīdzināt izpildu direktoru pienākumu. Jo es pieredzu, ka izpildu direktors ir viens, ja būtu domas priekšsēdētāja vietnieks cits, tad tā struktūra vienība pamainītos savā.
labi. Un principā droši vien tas jau nav juristi jautājums, bet tas ir domu deputātiem jautājums. Jautājums sagatavot. Es saprotu, bet tad jautājums es īsti nesaprotu, vai jums ir pretenzija pret šo amatu, vietnieku amatu konkrēti vai pret procedūru? Es esmu par to, ka šobrīd mums jautājums ir ielikts neatbilstoši nolikumu. Mums no sākuma jāizmaina nolikums. Es varbūt Mārtiņu papildināšu, pēc tam mums ir arī citi juristi, domes deputāti, arī to viedokli es gribētu arī kā sēdes vadītājs uzklausīt. Bet ir viena lieta, kā mēs arī zinām deputāti, ka šeit ir šis štata saraksts un šeit ir tā procedūra, ko nosaka likums par pašvaldībām, kad dome, mēs deputāti lemjam gan par izpildu direktoru, gan par izpildu direktoru vietnieku, kad likumā ir paredzēts, likums ir augstāks par saistošiem noteikumiem, tā es esmu sapratu par šiem gadiem, jā. Ja apstiprinam un tālāk slēdzot, tas ir dubultā, ir šis te lēmums un tālāk strādā darba likums, kur tiek slēgts darba līgums gan ar izpildu direktoru, gan ar izpildu direktoru vietnieku, un kā mēs arī labi zinām, darba līguma viena no sastāvdaļām, tā kārtība ir amata apraksts, kurā mēs pa punktiņiem, Logina kungs, definējam šos uzdevumus. Ja pa punktiņiem, tad ejam saskaņā nolikumu. Vadiet sanāksmi un nepiedalieties debatēs, kā ierakstīt Jūs savu viedokli pateicāt. Lūdzu, Dāca, kāds jūs? Jā, man arī, protams, ka šis jautājums, es iepriekš neesmu par to domājis, bet, gan ilgu laiku esmu arī sēdējis Mārtiņa vietā, un es tomēr zinu mazliet arī šīs normas. Un, protams, ka jūs visi atceraties, ka mēs bieži vien arī izveidojot jaunas iestādes un struktūra vienības nolikumu grozam tikai pēc tam, vai tajā pašā sēdē, tikai tad, kad ir šis domas lēmums par to, ka mums vispār ir pozitīvs balsojums par to, ka tāda vienība tiek izveidota. Un arī šajā gadījumā likums par pašvaldībām paredz šādu amatu, un tātad katrai domas lēmumam, katrai domas darbībai ir jābūt atbilstošam likumdošanai, normatīviem aktiem. Nolikums ir to pašu deputātu mūsu ar lēmumu apstiprināti, ja šie saistošie noteikumi. Nav pamata tagad pateikt, ka ja mēs paši neesam pacēluši rokas par to, ka mēs nolikumā sevi kaut kā ierobežojam vai kaut ko sev paši atļaujam, ka tas mums būtu tagad juridisks tiesisks šķērslis šādu amatu izveidot, šādu cilvēku amatā ievēlēt. Nav juridiski taisnība. Pirmkārt, mēs nezinām, ko izpildu direktoru vietnieks darīs. Nav zināms sadalījums, un principā, kā mēs varam balsot tikai par to, ka vajadzīgs apstiprināt cilvēku. Un to, ka es liku šo jautājumu iepriekšējās reizes nolikumā mainīt un iekļaut izpildu direktoru vietnieku, neviens man neklausījās. Un tagad jūs, ļoti brīvi, šik var izmainīt. Labi, vēl viedokļi, lūdzu, deputāti. Mēs jau šo amatu esam iekļaujuši, manuprāt, decembra sēdē. Tieši tā. Bet jūs algu sarakstu apstiprinājāt, nevis amatu. Amatu apstiprinājām, nevis algas apstiprinājām. Protams, ka tas ir saistoši, un viņš ir blakus, bet mēs amatu apstiprinājām. Un vēl runājām par šo amatu priekšvedību. Vēl viedokļi. Un amatu apraksts nosaka, ko viņš darīs. Likuma pamats ir. Ja likums būtu noteicis, ka drīkst tikai tad, ja tas ir paredzēts nolikumā, bet likums tā nepasaka. Likums paredz šādu amatu. Tad nosaka kārtību, kā viņi ir ievērta. Es aicinu deputātus atbalstīt manu priekšlikumu. Vēl deputātiem viedokļi. Labi, paldies par Logina kunga viedokli, par valdes viedokli, par Dācis, par manu. Es darbu kārtību neizmainu. Kā sēdes vadītājs virzu esošo darbu kārtību uz izskatīšanu. Pēc tam deputāti pašām atbalstīt vai neatbalstīt. Lūdzu, tad darba kārtība mums ir sakārtota, ja, un pirmā darba kārtības jautājums par Gunteru Kurmi atbrīvošanu no pašvaldības izpildu direktora amata. Ziņotājs Ruta Kalna. Lūdzu. Mēs atcerās to, ka
šādi 14. janvārī parakstīja vienošanās starp izpildītāju Gunteru Kūrņu un mūsu priekšsēdētāju Ingu Krapinu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Gunteru Kūrņu, nosakot pēdējā darba tiesisko attiecību dienu ir 29. februārs. Tad ir sagatavots šis lēmuma projekts, jo, lai gan pašvaldības izpildu direktors nav politiska amatpersona, tomēr tās tiesiskās attiecības ar pašvaldības izpildu direktoru regulē darba likums. Savukārt likums par pašvaldībām paredz, ka atbrīvot no amata pašvaldības izpildu direktoru var ar domas lēmumu. Lēmuma projektu otrais punkts. Paredz atlaišanas pabalstu piešķiršanu Gunteram Kūrņam 70% apmērā no viņa mēneša augsta. Tā ir norma, kas ir noteikta atlīdzības likumā, kurā ir teikts, ka arī uz vienošanos pamata izbeidzot darba attiecības var piešķirt šādu pabalstu 70% apmērā, bet tad ir jāsaņem augstākas iestādes vai amatpersonas saskaņojums. Tā kā šajā konkrētajā gadījumā tas varētu būt domas lēmums. Jautājums ziņotāji. Ja jautājumu nav, tad lūdzu deputātus nobalsot, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret? Atturās? Paldies. Otrais darba kārtības jautājums. Par pašvaldības izpildu direktoru iecelšanu amatā. Mums ir nepieciešams vispār ko iecelt šajā amatā, un es kā patreizēs šīs te domas priekšsēdētājs šim amatam izvirzu Juri Kludeņa kungu, kas ir mums pašvaldībā nostrādājis 2 gadus un ir iekšējais auditors pēc pašreizējā ieņemumā amata. Un tas būtu tā no manas puses, ko es izvirzu. Man ir jautājums, vai deputāti vēl kādu izvirza, jo likums paredz to, ka mēs varam izvirzīt vairākus, ja kolēģi uzskata to par nepieciešamu. Ja nav, tad es lūgtu Juri Rudeni mums stādīt sev priekšā, pastāstīt par savu pagātni un par savām iemaņām. Par savu pagātni es stāstīju 2 gadus atpakaļ, ieņemot stājoties iekšējā auditora amatā. Stāstīšu vēlreiz. Mani sauc Juris Rudens, esmu dzimis 1977. gadā, esmu precējies, man ir 3 dēli. Jā, par izglītību. Ir nepabeigta augstākā izglītība Rīgas Tehniskās universitātes celtniecības fakultātes tehniku būvā, tā ir nepabeigta augstākā izglītība. Latvijas Universitāte ekonomikas fakultātē ir iegūts inženieru grāds kvalifikācija. Un vēl ir sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā, kā arī certifikāts kvalitātes sistēma iekšējais auditors. Tā būtu tā izglītības joma. Palielīties ar ļoti plašu darba vietu maiņu es nevaru. Pēdējais darbs, tad man ir tie 2 gadi iekšējā auditora amatā. Iepriekš es strādāju 18 gadus, nostrādāju valsts ieņēmumu dienestā, kur mani pienākumi bija saistīti ar dažādu kontrolas funkciju veikšanu un darbību saistībā ar procesu vadības sistēmas izstrādi un ieviešanu valsts ieņēmumu dienestā, kā arī man ir pieredze iestāžu reorganizācijas procesu īstenošanā. Tādā lietā arī esmu piedalījies. Strādājot iekšējā auditora amatā, esmu
iepazinis un izpratis pašvaldības darbu. Tā kā man ir zināma pieredze un savi redzējumi jau par šo laiku izveidojušies gan darba uzlabošanas jautājumos. Tas būtu par sevi. Būtu jautājumi. Es varbūt papildināšu Rudeņikumu, tā kā es viņu izvirzu. Es arī argumentāciju nelielu. Juris Rudens mūsu pašvaldībā, es domāju, ir visinformētākais cilvēks, amatpersonu speciālists, kurš ir izgājis šo ciklu pa visām mūsu struktūru vienībām un arī iestādēm, gan arī kapitāla sabiedrībai. Tikko audits noslēdzas. Ja, tā kā šis kolēģis ir ļoti labi pārzina mūsu novada situāciju, kas mums atbilst, varbūt šis tas jau izlabo, neatbilst līdz galam likuma prasībām. Un šīs te lietas ir viena lieta, kā piefiksēt, kas nav tā kā vajag, vai varētu būt labāk. Bet otra lieta arī ir ieteikt, kādā veidā arī šos trūkumus var novērst, sakārtot, uzlabot. Un es domāju, kad arī kolēģiem ir saskārušies, kad arī šie ieteikumi ir bijuši un arī ir bijis diskusijas, ja, par šo te, teiksim, piefiksēto it kā trūkumu vai nepilnību, atbilstību, ja, jo viens speciālists jau varbūt arī kaut kur negluži tā saskata, ja, tās objektīvās lietas. Un Jurim, ar Juri strādājot arī šos 2 gadus, ir pilna pārliecība, ka viņš ir, kā es jau teicu, zinošs pašvaldības lietās un ļoti atbildīgs un ar lielu pienākumu apziņu. Un gribētu cerēt, ja mēs viņu ievēlēsim šajā amatā, tad nākotnē arī šī te vadība, pašvaldības izpildvaras vadība, arī tiks ar vienu virzīt uz priekšu. Tas būtu no manas puses. Bet es lūdzu deputāts jautājumus uzdot. Lūdzu. Man ir viens jautājums Jurim, kāpēc iepriekšējo 2 gadu skatījumu Vikšķilas pašvaldībā ir vajadzīga kāda reorganizācija vai struktūras pārveide vai darba skatījumā? Es uzskatu, ka tas jau vispār tāds ir nepārtrauks process. Mēs strādājam, mēs attīstamies, nāk jaunas vaismas, reorganizācija. Tas nav tā, ka mēs esam kaut kādā statiskā stāvoklī un tagad izdomāsim, dzīvosim savādāk. Ja? Visu jaucam un mainām, tas ir attīstības process. Dzīvojat? Kurā vietā? Es dzīvoju Ogres gala pagastā, Kārļos. Bet tas jau ir tā kā, jūs to esat nomāzējies, ja ne? Jā. Nē, es domāju, nav mums pagastā, vai ne? Man jautājums, vai sakiet lūdzu, neesat izmantojis arī Guntara kļūdas pieļautājs? Jums jau ļoti labi zināms, kurā vietā Guntars kļūdījies, ja? Un tagad ieņemot tā kā viņa amatu, varbūt tās, pateicoties Guntaram, tas sanāca Guntara kļūdam, nav tā? Jā. Un arī ideāli cilvēki, viņš nav kļūdījās. Un arī izpildu direktoram ir to jābūt tam, kam Miškelē pieder kāds īpašums, vai viņš arī var šeit dzīvo, tādā veidā es tā domāju, jā? Juris, tas nav tā, mums izstāstīšu pēc tam. Tā ir citā pārvaldībā. Varbūt tiešām, ja kungs man pēc tam informēs par savām kļūdām, un mēs izrunāsim viedokļu. Mašīnai netek kreisais migulnieks. Un lai arī būtu kāda atskaita, pieņemsim, par pašvaldības darbu, visus tā aiziesiet par izpildu direktoru, pieņemsim, un kāds atskaitīsies tā jūsu vietā par to, kā bijuši, pieņemsim, gads noslēdzies, 15. gads noslēdzies, gan Išķilas mājā, gan arī. Es sagatavošu ziņojumu par iepriekšējā gada veiktajiem auditiem. Tā atskaita būs uz februāra komisēdi, iepazīstināšu deputāts. Ko es varu pateikt, lielākā daļa ieteikumu ir izpildīti, daļa ir procesā, protams. Ieteikumu ieviešanas uzraudzību, to var deliģēt struktūru vienību vadītājiem, vai arī var arī es uzņemties to
tas nebūtu tas lielākais laika patēriņš. Jo tā sistēma ir nostādīta un viņa jau principā strādā pati par sevi. Bet kaut ko dzirdēt, protams, gribētu jau dzirdēt, jūs pateikt izstāstītu, kas un kā 2 gadi kā nekā pašvaldībā pastrādāt. Es izstāstīšu priekšpils mājas auditu nākušajā domas sēdē. Jā, paldies. Ja jūs interesē tas... Interesē, protams, interesē. Kā tu vai neinteresē? Augi ir saņemta visu, taču jāskaitās, ko padarīt to darbu. Paldies. Tas būs viens no. Paldies. Lūdzu, Aina. Nu, es gribētu jautāt, ko gribētu Juris mainīt, kas, teiksim, mūsu līdzinējā direktora darbībā varbūt viņam nepatikās, nevis to, ko darīt, bet tas, kas jāmaina, teiksim. Es varbūt negribētu pateikt, ka iepriekšējā izpildirektora darbā bija kaut kas nepareizi vai kādas nepilnības. Es varbūt gribētu pateikt savu redzējumu, kā es redzētu no sava skata punktu, tie pirmie darbiņi, kas būtu veicami. Jo mans uzskats ir tāds, ka nevis mans uzskats, bet pašvaldība strādā iedzīvotāju labā. Un, lai veiktu šos pakalpojumus, ir nepieciešams instruments. Instruments tā ir pašvaldības administrācijas struktūra vienības, tās ir iestādes, tā ir kapitāla sabiedrība, Ikšķils māja. Un no tā, kā mēs organizēsim, pieņemsim mūsu pašvaldības administrācijas struktūra vienību darbu, kā mēs spēsim mobilizēt šo cilvēku kolektīvu, no tā būs atkarīgs arī šī pakalpojuma kvalitāte. Mums jātiecās uz to labāko kvalitātes rādītāju. Bet, ja mēs runājam konkrēti tieši par kādiem jautājumiem, tā būtu struktūra vienības savstarpējā komunikācijas uzlabošana. Tur ir zināmas nepilnības uzlabojot šo jomu, arī celtos informācijas apmaiņu, līdz ar to mazinātos kļūdu iespējamību. Vēl vēlētos runāt ar struktūra vienības vadītājiem un deleģēt struktūra vienības vadītājiem lielāku atbildību par savu struktūra vienību darbu. Jo, lai amats struktūra vienības vadītājs nebūtu goda nosaukums, bet tas ir amats, kurš ietver sevi zinām atbildības un pienākumu apjomus. Vēl ir padomā pārskatīt un dokumentēt struktūra vienību darbības funkcijas un kompetences noteiktās robežas, lai būtu skaidri zinām, ko katra struktūra vienība par ko atbild, ko viņi dara, lai nebūtu tā saucamais futbols, kā saka, nē, tas nav mans dārziņš, tas ir tavs dārziņš, un tad beigās visi dara visu, vai arī visi dara neko. Protams, tas nav sistemātiskas kļūdas, tur varbūt ir atsevišķi gadījumi, bet to kopumā visu pārskatot un sakārtot, es domāju, ka darbs tomēr uzlabotos tā darba kvalitāte. Tas saistībā par jūs jau. Par izmaiņām? Jā, par pirmajiem. Vēl ko es gribēju pateikt par iekšējo kontroli, ka iekšējā kontroli, tas ir arī tāds nepārtraukts process, un viņš ir ļoti komplicēts process. Šīs iekšējās kontroles darbības pārskatīšanu, uzturēšanu. Tas arī prasa zinām administratīvu resursu, bet tas atmaksājās. Tur arī ir liels darbs pie tā jautājumu. Lūdzu, vēl kādu jautājumu. Paldies, Jurim. Jautājumu nav par procedūru. Lai ievēlētu pašvaldības izpildu direktoru un reizē arī izpildu direktoru vietnieku, ir jāpamatojas uz pašvaldību, uz likumu par pašvaldībām 40. panta 4. daļu, kura nosaka, ka balsošana notiek ar vēlēšanu zīmēm. Lai nodrošinātu šo procedūru un balsošanas kārtību, mums ir nepieciešams ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju, kas arī veic visu šo procedūru, gan sagatavo vēlēšanu zīmes, kuras arī mēs esam jau arī sagatavojuši, bet šī te formālā daļa
ne jau formālā, bet šī tiesiskā daļa arī ir jāveic. Man būtu priekšlikums šo balsošanas komisiju ievēlēt no 3 cilvēku sastāvā, no pašvaldības darbiniekiem, un ievēlēt Ingu Šulcu, Virutu Grozi un Gunu Cielavu, ja mēs vienosimies par šīm te personālām. Nebalsot par katru atsevišķi, bet par visu šo te komplektu, lai šo te procedūru varētu veikt. Ja jums ir iebildumi, pret šādu kārtību, tad lūdzu izsakat, varbūt kāds cits personālijas jums padomā, lūdzu. Ja nav, tad arī lūkšu deputātus arī nobalsot, kas ir par šo manu priekšlikumu, par šādu sastāvu. Paldies, pret, atturās, nav. Šis jautājums mums ir sakārtots, pretendents ir izvirzīts. Tad tālāk procedūrai, lai vēlēšana komisija sāk strādāt, Ko? Un tad kolēģi izstāstīs, kas mums jādara. Kamēr vēlēšana komisija strādā, varu teikt, ka agrāk šāda kārtība nebija. Ar balsošanu vēlēšanu zīmēm iesākās, kurā tikai 13. gada vēlēšanās, un ar šīs likuma izmaiņas laikam, tad arī par šo te procedūru arī tika veiktas. Pilspalvas nāk. Pašvaldībā pilspalvas ir. Palūksim. Mārvārds. Mēs varbūt pilspalvas paņemt. Pati zini, jā, tagad ir parastās pilspalvas, jā. Šajās vēlēšanu zīmēs, kā redzam, ir ierakstīts viens šis pretendents, un apakšā ir paskaidrojums, kādā veidā pareizi šo procedūru veikt. Vēlēšana zīmē ir jāizdara atzīme ar krustiņu, kolonā par ir jāizdara jāatbalstāt konkrētu amatu kandidātu, vai arī pret jūs ielūksiet, tad jūs neatbalstat šo kandidātu. Tā, jo mums viens kandidāts, otrais paskaidrojums nav atbalsts. Kur kabīnes? Šī ir viena no atklātās balsošanas formām. Nav vajadzīgas kabīnes un slēpties kaut kur. Un salocīt, ka tāpat šie rezultāti tiks pēc saraksta nolasīti. Ja? Kā balsot. Ko tu gribi vaisko?
paskatīties. Nerādājās. Es sajaucu, kur bija krustiņš jāiet. Protokols, valsts skaitīšanas komisijas protokols Izšķilē, protokols numur 1, 2016. gada 27. janvārī par pašvaldības izpilddirektora amatu. Valsts skaitīšanas komisija biedroti Groza, Inga Šulca, Guna Cielava. Pēc balsošanas saņemtas 13 vēlēšanas zīmes, derīgas vēlēšanas zīmes 13 gabalas. Nodotas balsis par kandidātiem Juris Rudens 12 par pret 1. Tā, jānolasa pēc procedūras ir kā, kad mēs esam balsojuši. Pēc alfabēta te kolēģis salikuši Arvīts Akmanis par, Zane Bēķi par, Ingūna Bērziņa par, Valda Krinkele
par, Dāca Kļaviņa par, Jānis Lazdāns pret, Lināts Līberts par, Edgars Logins nepiedalās, Igors Miglinieks par, Jānis Ludzīts par, Ainārs Stuliņš par, Valentīns Špēlis par, Indulis Trapiņš par, Kaspars Upaciers nepiedalās, Ivars Fiņums par. Šo procedūru mēs esam veikuši. Es atļaušos domas deputātu vārdā, Vēmējvaras vārdā apsveikt un to jauko darbu izdarīt Dācei Kļaviņas kundzei. Novēlēsim izpildu direktoram ar 1. martu uzsākt aktīvu darbu, lai tiešām mums, deputātiem, šī izvēle, arī mums būtu tāda sajūta, ka mēs esam izdarījuši visu pareizi, un šie darbi, lai rāda paši pa sevi. Ja, Juri, es jau saprotu, ka ir citas sajūtas, tā kā paldies deputātiem. Šīs darba kārtības jautājums otrais ir izskatīts. Nākamais, trešais darba kārtības jautājums, par kuru jau mēs arī patiskutējām, un bija šis viedoklis, ka nolikumā šī štata vieta vēl nav paredzēta, bet es padomājot par šo lietu, gribu teikt sekojošo, kad mēs, kas esam strādājuši gan šajā sasaukumā, šos gadus, gan iepriekšējā, ļoti atbildīgi esam izturējušies pret jebkuru domas lēmumu projektu, kā viņš tiek virzīts, vai viņš ir atbilstoši likumdošanai. Un līdz šim arī šie lēmumi ir bijuši tiesiski, un es ceru nākotnē, viņi tikai tādiem ir jābūt, un arī viņi būs. Un man ir pilna pārliecība, kad priekš tam ir mums juristi un cilvēki ar juridiskām izglītībām labām, kas arī šo drēbi zina. Tad tā ir tāda neliela retorika no manas puses vai viedoklis. Un tad ķeramies klāt pie trešā darba kārtība jautājumu par pašvaldības izpildes direktora vietnieku iecelšanu amatā. Kā jau iepriekš tika teikts, decembra domas sēdē, mēs izveidojam šādu izpildu direktora vietnieka amatu, vai štata vietu būtu pareizi teikt. Un jautājums, kāpēc tas tiek darīts? Pēkšņi tā, tie argumentācija, vai arī toreiz, kad runājām, pamatojām, šī speciālista izveidošanas nepieciešamības štata vietas ir ļoti būtiska. Kā mēs visi deputāti zinām, mums šie apjomi, kas ir jāievada šajā sasaukumā, šajos pusotras gadus, kas mums ir palikts līdz šī sasaukuma beigām, ir ļoti apjomīgi. Un arī tā, runājot ar kolēģiem, viņi tik apjomīgi kā lielās pašvaldībās pat arī nenotiek. Tik daudz šie darbiņi, kas saistās ar infrastruktūras lietām, ar izglītības jautājumu risināšanu, ar izglītības nodrošinājumu, novadā nosaukšu divus lielākos. Skola projekts ir pagarināts līdz 27. februārim, ko izpildu direktors patreizējais ziņoja, jo šeit ir šī lieta, kad atnāk no ekspertīzes un tālāk var virzīt uz šo procesu uz iepirkumu. Bērnu dārza projektēšana, pa laimi viss tur iet tagad, tiešām sajūta, ka tā būda rūts, ja. Tālāk Tīnušas tautasnam projekts, tālāk estrādes projekts, izsludināts rezultāts ir uz sporta halles uzvarētājs projektēšanas. Vēl šie te projektēšanas darbi, kas ir Pirzes iela 3-3, tas ir tādi vēl ne visi darbi, kā mēs ar budžetu skatot, esam visu to redzējuši, cik mums ir, tie darbi ir jāveic. Viņi ir ļoti, ļoti apjomīgi,
Un, protams, šis administratīvais resurs, kas ir patreiz pašvaldībā ar šiem te struktūru vienībām un speciālistu kopums, viņi ir gana profesionāli, bet ir vajadzīgs arī šī te koordinācija, vadība, kontrole, kam arī šai izpildu varai tas viss ir jādara. Mēs esam teikuši, kad mēs visu tās lietas arī no lēmēju varas puses arī aktīvi piedalāmies, gan deputāti, gan patreizējā vadība, ļoti aktīvi. Esam vietniecei mūsu domas priekšsēdētāju vietniecei uzticējuši ļoti smagu sektoru iepirkumu organizēšanu, lai arī kolēģi būtu informēti katru dienu, notiek šīs te sēdes, ļoti apjomīgi darbi tiek veikti iepirkuma procedūras veikšanā. Un šeit ir, man te tāds rakars sarakstīja, es gribēju visu to stāstīt, bet laika ekonomijas dēļ es to nedarīšu. Ja, es varu tā ātri iziet, sporta hale izsludināta, atkrituma apsaimniekošana, atkrituma iepirkums izsludināts, bet viņš ir IUB pārbauda, veselības apdrošināšana izsludināta, tūlīt tiks izsludināti furšeti, Lībiešu ielas projektēšana, tā kā vēl vesela rinda, kas jau ir veikts, un tālāk arī izpildu varai ir jāveic arī šie darbi, kas saistīti ar tiem darbiem, kur šis iepirkuma procedūra vispār nav jāorganizē, un viņi jau gada sākumā operatīvi ir jāvirza, lai viss tās lietas notiek. Šorīt lasīju vienu tādu lietu, pa ko ir ļoti aizdomājās, saistībā ar šo te struktūru fondu apgūšanu, Eiropas struktūru fondu, ir iekavējies visā valstī. Mums Pierīgai ļoti ierobežotas iespējas, kā jūs zināt, piekļūt šiem fondiem, bet es kaut ko citu gribu teikt. Tūlīt visi darbi, kas iet uz projektiem un uz būvniecības darbiem, būvniekiem būs lieli pasūtījumi, un līdz ar to šie darbi iespējams būs dārgāki un arī būs arī grūtāk pieejami. Mums ir ļoti steidzamības kārtā, ka šie darbi ir jāizvirz uz priekšu. Vēl par izpildu direktora šo vietnieka darba pienākumiem ir neslēgšu pietrūcis šī te koordinācijas pašvaldībā un arī informācijas plūsma starp struktūru vienībām, speciālistiem, un šeit ir tā gudrība mūsu skatījumā, kad šis viss algoritms strādā kā viens vesels, un tad arī ir šie rezultāti. Jūs varbūt arī noteikti padomājat vai arī teiktu, kāpēc līdz šim. Līdz šim mēs arī esam ļoti daudz strādājuši gan iepriekšējā sasaukumā, gan šajā, bet redziet, tās vajadzības ir tik lielas, un tie apjomi, kā es iepriekš arī stāstīju, ir tik apjomīgi, ka mēs vienkārši dzīvot pa vecam nevaram. Es varbūt pasmaidīšu no iepriekšējās ekonomiskās formācijas, kur mēs liela daļa esam mācījušies, bija tāds zinātniskais komunisms, un vēsturē mācīja, ka augšas vairs nevarēja dzīvot pa vecam. Jā, un apakšas negrib. Otrādi, jā. Augšas nevar, apakšas negrib. Un apakšas negrib, jā. Apmēram tā, bet tā ir realitāte, kad arī izējot no šīm atziņām mums tā ir jāstrādā. Tālāk visas šīs informatīvā puses dokumenta aprits. To mēs visi esam domājuši, ko dara izpildu direktora vietnieks, un tas viss tiek ielikts šajā amata aprakstā, viņš tiks deputātiem izsūtīts, lai mēs arī mums būtu galīga un saprotama un arī skaidrība šajā jautājumā. Tas ir no manas puses ievads, un es arī uzreiz izvirzīšu šo te pretendentu šim amatam, un pēc tam jūs kā likums nosaka, arī varat gan izprasīsim šo kandidātu, varbūt vēl būs kā citi kandidāti, ja? Bet es izvirzu mūsu kolēģi arī, kas ilgus gadus ir šeit strādājis un
savu roku pielikusi pie daudzām svarīgām lietām, mūsu personāla speciālisti Rutu Kalniņu. Šis speciālists arī kolēģiem informācijai arī ir veicis ne tikai šo te personāla jautājums risinājis. Viņi arī ir risinājis daudz vēl papildus būtisks jautājums, kas saistās ar daudzām lietām, to, ko es arī iepriekš nosaucu, negribu atkārtoties, tā kā ir jau šis kolēģis, ir, redzēts ilgus gadus darbībā ar savu, teiksim, pienākumu apziņu, ar savu atbildības, šo te atbildību pret saviem pienākumiem. Un es domāju, ļoti arī daudziem kolēģiem deputātiem, pat visiem deputātiem, ir bijis arī šī darīšana ar šo mūsu kolēģi. Tas būtu tāds ievads, bet, lai to procedūru ievērotu, man ir lūgums deputātiem, vai ir vēl kāds kandidāts. Ja kandidāta nav, lūgsim Rutu Kalniņu pastāstīt par savu pagātni, par savu izglītību, pieredzi. Kad interesē pagātnes. Labāk nākotne, ko tad pagātne? Arī vadākums saka nākotne. Pagātne izslēgt. Nē, tieši pagātne. Tieši tikai pagātne. Nākotnes mēs sacējot, ko gribam. Pagātne tā rāda, kas mēs esam. Jā, nākotnes var izstāstīt, ka es nezinu, kāds kalns apgāzes. Par pagātnes arī, varbūt, pirms Ruta sāk, es gribu, patikus jūs ierakstīt, nezinu, kāpēc kā ziņotājs, gribu pateikt, ka mēs bieži vien cilvēkus, kolēģus vērtējam tikai pēc tā, kā mums ir iznācis sadarboties varbūt pēdējā laikā, bet jums pat varbūt nav jausmas, ko šis cilvēks ir darījis iepriekšējās darba vietās. To, ko Ruta tagad stāstīs, ko viņa ir nodarbosies iepriekš, jūs sapratīsiet arī, ka viņa pārzina ļoti lieliski vienu ļoti lielu jomu, tehnisku jomu, kam nav sakars ar to, ka viņa ir, varbūt, jūs esat redzējuši ziņojusi domas sēdēs. Viņa vairākus gadus man kopā ir šajā nekustamo īpašumu komisijā, tas garais nosaukums organizē izsoles, un viņas pārziņā ir tieši nekustamo īpašumu novērtēšanas jautājumi un dažādas šādas te tirgus izpētes lietas. Tā kā es gribēju akcentēt, ka mēs Rutu visi te zinām jūs, pareizāk sakot, kā personāla speciālisti, bet viņā ir kvalitātes, kas ir šim amatam ļoti svarīgs. Par to personāla vadību skaidrs, ka viņi ir lieliski. To, ko jūs nezināt, to jūs nezināt. Varbūt pirms pievēršanos manai pagātnē, es vispirms gribu teikt paldies mums priekšsēdētājām viņa vietniecei, jo manas kandidatūras izvirzīšanas ir amatam es uztveru par ļoti lielas uzticības izrādīšanu, un droši vien arī par pozitīvu tādu man līdzinēju darbu novērtēšanu. Pašvaldībā strādāju no 2010. gada. Darbojos tieši personāla vadības jomā. Dzīves laikā ir sanācis, tiešām tā vairākas reizes prasa mainīt darba jomas. Pirmā darba vieta bija bērndārs, strādāju par bērndārs audzinātāju. Un tad jau Dacis pieminētā tāda ilgāk joma, rada 10, ir tieši nekustamā īpašuma vērtēšanas joma. Sākumā sāku strādāt Latvijas vērtētāju asociācijā kā administratore, un tad jau pēc Latvijas Universitātes nekustamā īpašuma skolas pabeigšanas arī kā nekustamā īpašuma vērtētāju. Runājot par izglītību, ir iegūts maģistra grāds vadības zinātnē, turpat Latvijas Universitātē. Un pirms tam iegūt arī ekonomiska kvalifikācija studējot uzņēmējdarbības vadību. Varbūt izmantojot to gadījumu, ka tagad es esmu tikus pie runāšanas. Es mazliet vēl gribu pakomentēt Logina kunga iebildumus likums par pašvaldībām. Nepateikšu, kurš punkts uzskaita tos obligātos punktus, kuriem ir jābūt pašvaldības nolikumā. Un noteikti izpildu direktoru vietnieku funkcijas likums neuzskata par nepieciešamību tur norādīt, kas jau tālāk ar pašvaldības jau redzējums un vēlmi, ko tad norāda šajā nolikumā. Tas tālāk, viss tā kā par mani. Lūdzu, jautājums, jā.
Bet arī otrē dzīvo, ne? Ne, ikšķi. Nu, man izturēt cilvēku dzīvo. Tā jau jābalso pēc. Likās otriem. Būs kolēģi, ko jautājums. Ja jautājumu nav, tad lūdzu pie procedūras. Mums vēlēšanas komisija ir garlaikojās. Ir izvirzīts viens kandidāts, Rūta Kalniņa. Vēl informācija, kā jūs redzat lēmumu projektā, ka šis speciālists uzsāk darbu ar 1. februāri un izpildu direktors ar 1. mārtu. Jā. Būs mēģināt atbīžot. Vēl ir dzīvo. Nevar izdomāt. Laiks jauniem kolēģiem. Līdz 3 mēnešiem, bet nu var būt nedēļa. Tas nav pārsvaršanas. Tev klausās. Nav pārsvaršanas. Ievēlētiem jaunajiem biedriem nebūs pārbaudas laika, jā? Nē, kļūdies. Pārbaudas laiks. Personāla speciālists patreizējā ir pārbaudas laiks. Šiem amatiem. Pārbaudas laiks, mēs valstot darba attiecības. Ievēlētiem nav. Mēs varam tikai izvēlēt. Tā ir tikai novietoties. Nē, mēs varam pārvēlēt atkal. Jā. Nē, bet tā pārbaudas laiks. Man ir tā informācija. Redzēju. Bet, nu jā, jo viņi jau ir darbinies. Un es ceru, ka arī šis process, kas tiek virzīts, dos to rezultātu sakārtošos, bet ir viena laba lieta, kad mēs arī no saviem kadriem arī dodam iespēju arī kaut kur karjeru pišķiņi arī šajā pašvaldībā iegūt, ja, kādu citu augstāku amatu. Un arī jāsaka, kad mums arī bija attīstības nodaļā projektu vadītāji šim amatam konkurss, un arī bija iesniegusi no būvvaldes Lelde, kā bija uzvalds? Lome, ja. Un arī uz intervijām viņi bija pārāk par citām pretendentiem, un arī mēs viņu izvēlējāmies. Tas būtu vien tāds paraugs un vēl varētu minēt, ja. Un es domāju, tas ir ļoti labi, ka no savas vidus arī šiem cilvēkiem tiek
arī saglabāta, ja šī vieta, jo viņi ar savu darbu ir parādījuši, ka viņi cienīgi, ja arī, vai kaut ko citu vai Tā, vēlēšana komisija iedeva protokolu, valsts skaitīšanas komisijas protokols numur 2 Ikšķilē, 2016. gada 27. janvārī par pašvaldības izpilddirektoru vietnieces amatu. Balsu skaitīšanas komisija Birta Groza, Inga Šulca, Guna Cielava. Pēc balsošanas saņemtas 13 vēlēšanas zīmes, derīgas vēlēšanas zīmes 13. Nodots balss par izvirzītajiem kandidātiem. Rūta Kalniņa par 13. Pret nav. Es domāju, ka visi mēs te 13 nebūs nelasījuši. Tas klāt esoši. Apsveicam. Paldies, valsts skaitīšanas komisijai. Vēlreiz novēlam jaunajiem kolēģiem jaunajos amatos veiksmi. Un vēl viena lieta noslēgumā par šiem jautājumiem ir būtiski arī šis tandēms. Juris plus Ruta. Ja? Mums patreiz ir pārliecība, cerams, ka tā pārliecība ir pareiza, kad arī šī komunikācija abiem diviem arī dos labs rezultāts. Tā kā, paldies. Vēl kāds grib izteikties? Ejam uz priekšu. Rezultāts. Jā, rezultāts ir tā par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu. Komitejā skatīts jautājums, sociālo lietu komitejā gan Finanšu komitejā atbalstīts. Visi šie jautājumi arī ir, kas mums ir jāpieņem, un pēdējais jautājums ir par budžeta apstiprināšanu. Ir tie budžeta pavadošie domas lēmumu projekti, ko mēs tagad skatīsimies un arī balsosim. Jautājumi par šo ceturto. Šeit bija par šo privāto zobārstniecības uzņēmumu līdzfinansējumu. Ja jautājumi nav, tad lūkšu deputātiem izteikt viedokli balsojot, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret atturās tā. Sveiki. 5. par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Raskrās 2016. gadam. Arī citās komitejās skatīts, izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā, finanšu komitejā atbalstīts jautājums. Lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsu. Tas skaits, kas bija jums. Jā, un pēc tam mēs skatām to, ko mēs runājām komitejās. Vēl jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šo domas lēmumu projekta apstiprināšanu. Pret atturās. Paldies. 6. par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības Tautas skola 99 Baltijas zirgi teritoriālajai struktūra vienībai Ikšķilas brīvā skola 2016. gadam. Arī skatīts jautājumos, abās komitejās atbalstīts jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret atturās. Paldies. Tālāk par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu pašvaldības sporta komandām. Kā atceramies komitejās, arī abās komitejās skatīts gan izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā, finanšu komitejā atbalstīts jautājums un visas šīs komandas lēmumā ir uzskaitītas. Lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana. Pret atturās. Paldies. Par pašvaldības finansējumu piešķiršanu biedrībai Hokeja klubs Kurbats. Abās komitejās arī atbalstīts.
lūdzu jautājumi. Ja jautājumi nav, tad kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret, atturās. 9. par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sporta organizācijām, kuras īsteno licencētas sporta izglītības programmas. Jautājums skatīts, komitejās atbalstīts. Lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī projekta apstiprināšanu? Pret, atturās. Paldies par sadarbību ar biedrību 3x3. Reģistra numurs, kāds minēts lēmuma projektā, juridiskā adrese Murjāņu iela 59 Rīgā LV 1024 3x3 pasākumu organizācija Ikšķils novadā, tad viņš kaut kas neveikt. Komiteja arī bija mums stāstīja par šo te sadarbības līgumu slēgšanu, mēs atbalstījām. Lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret, atturās 11 par Ikšķils novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisijas sastāvs izmaiņām. Arī komiteja atbalstīts jautājums. Mēs nevaram apvienot viņu ar 2. Priekšlikums ir balsot līdzīga satura jautājumu ar šo te personāli izmaiņām pa 11. un 12. Ja? Nav iebildumu deputātiem? Jautājumu ar nav. Ja jautājumu nav un iebildumu nav, tad balsojam, kas par šo 11. 12. domas lēmumu projektu, jautājumu domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies. Tālāk par Ikšķils novada par amata savienošanas atļauju Dacei Jansonai. Jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies. Par parādu norakstīšanu izslēgšanu no bilances. Arī ziņojam mums jurists un atbalstījām šo lēmumu projektu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Nekustāmā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par nekustāmo īpašumu starību. Komitejā atbalstīs jautājums. Lūdzu jautājumu. Jautājumu, ja nav, tad kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atturās. Paldies. 16 par Ikšķils novada Ikšķils pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. Rozes kundze komitejā ziņoja. Liels darbs ir padarīts. Man paldies Sarmītei Augstkalnai un gan arī tagad Piruta, kas pabeidza šo ļoti svarīgo darbu. Lūdzu jautājumu. Jautājums, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atturās. Nākamais par Ikšķils novada uzņēmēju darbības veicināšanas komisijas darbības izbeigšanu. Ar attīstības nodaļas vadītāji ziņoja stāstīja, kad kas tālāk notiek un kā mēs arī šī sadarbību turpinām savādākā formā. Lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atturās. Tālāk par Ikšķils novada pašvaldības iekšējo noteikumu Ikšķils novada pašvaldības būvvaldes nolikums apstiprināšana. Būvvaldes vadītāji gan mūsu jurists ar ziņoja par šo te jautājumu saistībā ar visiem likumdošanas izmaiņām, tāda satura šis dokuments sagatavots. Lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās 19 par grozījumiem Ikšķils novada pašvaldības iekšējos noteikumos numur 10/2015 publisko iepirkumu organizēšanas kārtība. Komitejās atbalstīts, lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās 20 par grozījumiem Ikšķils novada pašvaldības iekšējos noteikumos
numurs 16 2015 noteikumu par Ikšķilas novada pašvaldības reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaits un norakstīšanas kārtības apstiprināšanu. Vēl gan mums komitejās stāstīja par šīm nelielajām izmaiņām, kas vērstas uz efektīvāku, vienkāršāku procedūru. Lūdzu, jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. 21 par grozījumiem 23. 12. 2015. Ikšķilas novada pašvaldības domas lēmumā numur 4, protokols numur 14, par amatu sarakstu un amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu. Komiteja sēdi atbalstījām, ja atceraties, bija runa par mūsu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Urdaviņu pavāru štata vietu. Ja, kā lēmuma projektā, kas bija iepazinušies. Lūdzu, jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu pret, atturās. Tālāk 22. par grozījumiem 19. 12. 2012. sēdes lēmumā numur 12 protokols numur 13 par Ikšķilas novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumu apstiprināšanu. Skatīts jautājums, atbalstīts, lūdzu jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūkšu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. Tu vēl. Tu pret esi? Es atturos. Es nedrīkst. Jā. Interešu konfliktu. Nu jā, tad lūdzu. 33. Par Ogres un Ikšķilas novada pašvaldības aģentūras turismu, sportu un atpūtas kompleksa Zilie kalnu attīstības aģentūras amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu. Aģentūras direktore ziņoja komitejas sēdē. Mēs viņu atbalstījām. Lūdzu jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūkšu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies. Par saistošo noteikumu. Grozījumu Ikšķilas novada pašvaldības saistošos noteikumos numur 16 2014 Ikšķilas novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies, 25. Par saistošo noteikumu grozījumu Ikšķilas novada pašvaldības saistošos noteikumos numur 21 2014 par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām apstiprināšanu. Skatīts jautājums komitejās, atbalstīts, lūdzu jautājumu. Lūdzu, ja jautājumu nav balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies. 26. par saistošo noteikumu grozījumu Ikšķilas novada pašvaldības 10.02.2015 saistošos noteikumos numur 1 2015 par Ikšķilas novada pašvaldības 2015. gada budžeta apstiprināšanu. Finanšu komitejā vēl mums viss punkts pamatoja, kas bija jāgroza. Atbalstījām, lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. Tālāk par Ikšķilas novada apstādījumu saglabāšanas komisijas 2015. gada 15. oktobra lēmumu numur 1, 3, 5, 5, 39. Atceraties par tām priedēm. Ko? Ir pārstāve? Jā. Tad jau ir mums tā komitejā. Jā, Ināri, es sapratu. Komitejas sēdē mums bija ziņojums, mēs skatījām, bet tā kā ir šī mūsu novadniece, kam ir kas ir? Uz kuru šis lēmums arī tieši attiecas? Lūdzu. Vērsos apstādījumu komisijā ar iesniegumu atļaut nostādīt šīs 5 spriedes. Pēc noteiktā laikā saņēma komisijas lēmumu, ka šīs
Priedes ir zaļojošas, nedaudz izcilā buļļa, bet nebojā, un tā tad nav nozāģējams. Tad man rodas jautājums, kad un kā šī komisija ir apsekojusi konkrētā datumā Meliorato ielā 3 šīs priedes bez manas klātbūtnes, bez iespējas uzrādīt reālos bojājumus, ko šīs priedes nodara gan manai automašīnai, gan jumta logiem, gan jumtam, jo apskates akts, kas ir pieņemts jūsu pašu apstādījumu komisijas 2013. gada, paredz to, kad tātad apskates akts ir konkrētā datumā, konkrētā vietā, un apakšā parakstās gan komisijas priekšsēdētājs, gan 2 locekļi, gan arī prasītājs. Tātad, pēc loģikas, kā es tur varu nebūt? Līdz ar to ir pārkāpts manas tiesības uzrādīt reālos bojājumus un to, ko šīs priedes nodara īpašumam. Bez kam, iepazīstoties vēl ar šo lēmumu projektu, kas ir gatavots, atbildot uz manu vēstuli, protesta vēstuli, ir runa par jumta logiem, par to, ka viņi tur nav saskaņoti sakarā ar ministru kabinetā 2014. gada noteikumiem. Tomēr šie jumta logi ir iebūvēti daudz gadus iepriekš, tātad tas neattiecās. Šie noteikumi un problēma pastāv. Es atveru vaļā jumta logus, man pirms priekšā skujas, tā skaitā arī man bērnu būtās. Man būtā, vai tā ir normāla situācija? Es varu tās skujas kopt, jūs rakstat, ka tas ir mans pienākums kopt īpašumu. Jā, es viņu koptu, tomēr jautājums par tiem laika ieguldījumiem un arī maniem materiālajiem ieguldījumiem, veicot šo darbu, jo tā ir Don Kihota cīņa ar veidzirnavām. Es svētdien sakopu, pirmdien tur ir klājiens ar skujām. Tas ir normāli. Es piebraucu pie savas mājas, novietoju mašīnu, man pils sveķi. Ir apķērpāta visa mašīnas virsbūve. Tad ir jautājums, kādēļ man ir jācieš šie te materiālie zaudējumi. Un tas pats notiek arī ar jumtu. Tas ir sveķi uz jumta, tās ir skuļas, kas visu logu hermētismu bojām, tiek kaut kas iekšā, tad loģiski tur var sūkties ūdens, kas tā arī ir bijis. Kādēļ man ir jācieš šie te materiālie zaudējumi? Tāpatās arī par priedi, kas ir uz blakus esošā stāvlaukuma. Jūs sakat, jā, stāvlaukums ir sen uzbūvēts. Tur bija vesels mežiņš, kas norobežoja šoseju no mājas. Tas mežiņš tika izzāģēts, uzbūvēts stāvlaukums, atstājot, es piedodiet, saku, ziloņu taku, pa kuru staigā cilvēki. Un tā ir domas atbildība, lai arī tas, teiksim, esošie noteikumi neatiecas uz to, kas ir bijis iepriekš, tā ir morāla atbildība. Es vēlos šo te skatu un ainavu norobežoties tāpot stādījumus dīžot. Es to nevaru izdarīt, tur aug priede. Reāli tas izskatās tā. Viens stabs, augšā lietusargs un apakšā nekā. Nu tad kā man pasargāt sevi no tās ainavas, no dūmgāzēm, no trokšņiem, no visa, kas tur notiek aiz žoga? Kāda ir jūsu priekšlikuma par šo? Visi jūs? Šī domas lēmums. Jā, tāpat tās... Nē, lai cilvēks pabeidz to, ko izliktēt. Tāpat tās arī te ir minēts fakts, kad neatbilst, ja pārnestu žogu, kā tu man nevar atnest, aptuveni 70 centimetriem par nekustamā īpašumā robežu, tad pašvaldībai piederošās 3 priedes vairāk nebojātu bruģi. Lūdzu jūsu skaidrojumu, kā žoga esamība, neesamība vai lokalizācija var ietekmēt to, ko dara priežu sapnes. Sapnes iet pa zemi, viņas izcilā celiņa seguma, radot traumatisma risku. Un tā ir realitāte, un tas ir metru no mājas. Šie te bojājumi. Labi, paldies.
Tur ir vairāk nekā 5 spriedzes, vai tur pilnē, Runa iet par 5 priedēm. Tālāk esošās priedes man netraucē, lai uz draugas nesu dabas vidēs. Paldies īpašniecei, paldies jums par jūsu viedokli. Es jautāju viņai drīkst. Jā, priekš tam mēs esam jau. Man jums jautājums tāds, man kaut kā neradās tā ticība, ka jūs esat sveķiem tās autiņi un tā tālāk, jo bija luterāņu draudzē bija žoks un sēta, un viņu vairs nav. Un tur jūs nevienam neprasījāt saskaņojumu. Šeit, ja jūs uzsvērāt savus principus. Jā. Tur bija dzīvžoks, kurš izkalta un iznīca. Krūmus es nozāķēju, to biju spiesti darīt loģiski. Jā. Pavērās ainava, metāla žoks, izrūsējis izbiris, jā. Morāli novecojis, kas būtībā dažās vietās ir metra augstumā no zemes. Runājot šo žogu par, es nezinu, kā to sauc, kas to teritoriju pārskatu mācītāju kungu, un atbilde bija tāda, jūsu žogs, ko jūs gribat, to jūs ar viņu darat. Jā, žogs ir jānoņem, loģiski. Un robeža ar baznīcu ir kopēja. Pie kam baznīca ir iestāde, es esmu privāta persona, tad man ir jautājums, kāda atbildība, jā, šīs te robežas uzturēšanā ir no jums puses. Atbildība tā, ka tur bija žoks un apstādījumi, kad jūs iegādājāties jau. Jā, un viņš un reiz pēkšņi pazud, es kā draudzes priekšnieks, jums bija jāgriežas pie man, nevis pie apkopēs. Par maniem apstādījumiem izkautušajiem kokiem par žogu. Jā, par žogu. Un apstādījumi ir atjaunoti, un ir vietā sastādīti, jums tas interesē. Tādi jautājumi. Es gribu varbūt pastāstīt, pieņemsim, pa priedēm, kas cilā bruģi, ja pieņemsim saimnieci, tagad grib pārlikt to bruģi. Viņa paņems tās priežas sapis, smuki apcirtīs tā bruģa peltumā, un, ka nāk valdošie vēji, pieņemsim, koks ir nestabils atkal, te ir kokam 2 gali, saprotiet, pieņemsim atjau no bruģiņu tagad. Viņa taču neliks uz tām sakniem virsū, vai ne to bruģi. Viņa apcērt smuki, ja, un koks ir nav stabils, Un pie kā tās priedes, es atļaušos piebilst, ir izšķobījušās. Viena no tām priedēm, 3 augot kopā, viņai ir atrufējusies galotnes burtiski nav, viņai nav kur augt. Un aug būtībā slānu zari, kas ir noliekušies uz īpašumu. Tad kas būs tālāk? Deputātiem uz galda viedokļus tādā ziņā, izlasot kārtīgi visus šos dokumentus un izlasot aktu, es saprotu, ka tā viena priedi neietu bojā, ja viņai nebūtu nelikumīgi virsū sētu uztaisīt. Es saprotu, ka tur ir sēti jāpārļauj. Un 70, it kā 0,70 metru, tas ir vairāk kā par pusmetru atvainojiet pašvaldības zemē. Jā, piebildīšu, es atvainojos Niklas kundze, kad ir akts par zemes robežām, kas ir no 95. gada, tur ir uzņemti tātad atbilstību robežām. Uz Meliorators ielas pusi metāla žogas stabi atbilst visām prasībām. Tātad deviācija ir tur, kur ir tās spriedzes, tad ir jautājums, kāpēc, un acīm redzot, lai ieratu un ietumētu stabu, ja tur priekšā ir saknes, acīm redzot, tāpēc tas tā arī radies. Tāds, tā kā es negribētu priekš pusmetru vairāk aiziet. Tas ir iepriekšējie saimnieki, to ir darījuši. Tas ir jāuzņemās jebkuram saimniekam, kurš ja pieiet pie tā žoga, ja pieiet pie tā žoga un paskatās, žogs izskatās, tā, taisna tā līnija, un pie kam ir akts, kur metāla stabi atbilst robežām, tie punkti. Varu parādīt, man ir pat līdz šodien, no 95. Es tur biju 3 reizes, un es nezinu, kāpēc būtu jāuzdagie jauni dzīvojuši koki. Ko tad Jūrmalā tad dara interesanti ar priedēm? Notikt caurus tāpat katru gadu jātīra. Tas ir... Neiet runa par katru gadu tīrīšanu, tur ir katru nedēļu, tur var tīrīt, jo tas ir ar kādu intensitāti, piesatās, visatās. Tad kaut kur ir robeža tā visai košanai, cik var ieguldīt savu laiku. Kolēģi, runāsim par vienu. Valentīna pateica savu viedokli, jā? Lūdzu vēl deputātiem jautājumi, viedokļi, komentāri. Tagad jurists. Par komentāru par apskates aktu. Apskates aktu gatavo pēc pašas koku apskates un iesniedzējs parakstās tajā brīdī, kad viņš viņu saņem. Tas ir tā procedūra, tas arī ir noteikts. Tāpēc
nav jāparaksta komisija pati, ja viņai ir iespēja bez saimnieku klātbūtnes apskatīt koku, ja tas ir pieejams un redzams kā šajā gadījumā, viņa var šos kokus apskatīt un izvērtēt pēc saimnieku. Tas ir pirmām kārtām. Savukārt runājot par tiem logiem, kur iesniedzēji minēja par to, ka tā nav viņas vaina, jo tas tā ir bijis. Jebkuras izmaiņas būvprojektā, kas nav saskaņotas būvvaldē, tā ir prelikumīgas, ja, un viņas ir jāiet un jāskaņo būvvaldē, tikko, kā saka, jūs ieguvāt īpašumā, konstatējāt, jums tie dokumenti bija, kā saka, ka tas ir pret vai savādāk nekā būvprojektā, jums šobrīd kopš jūs to zinat, jā, jums jāiet jākārto dokumenti, lai legalizētu šo logu iebūvēšanos. Runājot par 70 centimetriem, tie 70 centimetri ir arī tā teritorija, kuras bruģis, vai ne? Nē, tur ir, nav bruģis līdz kokiem, nav. Līdz žogam. Nav bruģis līdz žogam, tur ir atstātā, tur būtībā nav zeme. Skaidrs. Nu, tad atgriezīsimies pie pašas sūdzības, jā. Ņemsim vērā, ka šo māju jūs iegādājaties un šie koki jau dzīvi, ja? Un nav iesniegti nekādi pierādījumi komisijai uz to brīdi, kad viņš pieņem lēmumus, tad koku atrašanās un šo tas kuru diršanu ir radījusi tieši tā sekas, par ko iesniegumā iesniedzēja. Tātad nav nekādu pierādījumu, lai komisija varētu to izvērtēt. Komisija izvērtēja to, ka koki ir veselīgi un zaļi un neapdraud ne būvis, ne cilvēkus. Un lūgtu vērst uzmanību deputātiem, kā pieņemot šo lēmumus, jāņem vērā, ka Ikšķelē katrā mājā, pie katras katras ēkas ir koki lielā daudzumā. Ja? Ja mēs uzskatīsim, ka koki nepatīk mājas iedzīvotājiem, tāpēc, ka viņi nedod apasargus. Tālāk nepamatojot cilvēku, teiksim, kā šajā gadījumā mājas bojājums ar pierādījumiem. Ja? Mēs varam visus kokus izādēt Ikšķelē, tas būs precedents. Nu, nezādēsim visu kokus. Nē, ja tur īpaši gadījumi, arī būs jānozādē varbūt kāds. Jo es laiku komisija ir mērķis pats galvenais aizsardzību un kā saka, veicināt tikšanas nodēļinās veidošanu. Protams, ja būs iesniegt pierādījumi, tie tiks izveidēt un pieņemt atbilstoši lēmumus šajā gadījumā. Ina, mēs visu to dzirdējām komitejas sēdē, bet par tālāku procedūru. Lai deputāti zināt, ja mēs atbalstām komitejas redakcijā šo lēmumu projektu, ja tagad nobalsojam, tālāk mūsu novatniece ir iespēja šo lēmumu pārsūdzēt administratīvā tiesā. Pareizi? Jā. Nu, pēc procedūru, lai kolēģi arī zinātu. Vēl īpašniecei, kas sakāms? Jā, bez tā, koki ir zaļojoši, ir pienākums novērtēt arī koku atbilstību un ietekmi uz cilvēku dzīvesvietas un drošības apstākļiem. Tā kā šajā komisijas aktā, kas tanī brīdī bija jāizvērtē, ja, un iesniegumā es arī minēju, ja, nekas tāds nav izvērtēts, un man ir bijusi vispār lieta iespēja uzrādīt. Es varu parādīt automašīnu, viņa lejā stāv, man ir arī bildes safotografētas, ja jums interesē, kāda izskatās sveķu aplipināta automašīna un kāds izskatās mums jumta loks šobrīd. Jā, mēs jau sapratām maziņš komentārs no manas puses. Sveiki, ne tikai kolēģi, es kā entroloģijas bišķiņ mācījies, esmu nāk ne tik no skuju kokiem, bet nāk arī no lapu kokiem. Piemēram, no vīksnām, no gobām, presklintums. Un es gribēju to teikt, ka man ļoti bieži mājās ir tā, tas klīsters virsū, ja? Bet, ir koks, daba ir daba. Tas būtu tāds neliels viedoklis. Bet, protams, katram deputātam ir jāizvērtē, jūs dzirdējāt mūsu speciālistu viedokli, gan komitejās, gan tagad, gan arī šī īpašuma, īpašnieces viedokli. Es atļaušos pārtraukt debates, jo jautājumu vairāk nav. Lūdzu, sēžaties, ja? Un lieku uz balsojumu sagatavoto domas lēmumu projektu. Lūkšu kolēģus nobalsot par šo. Kas par? Pret? Atturās?
Valentīns ir komisijas priekšsēdētājs, īpašs konflikts, Valentīns nepiedalās. Nu, kas mums tur sanāca? 4 atturējās no 13. Nu, lēmums patreizajā redakcijā ir pieņemts. Nu, jums ir iespēja viņu pārsūdzēt administratīvā tiesā, ja? Un tad gan jau nonāksim. Nu, bet tad lūdzu izsakiet, es atvainojos, tāpēc jau beigšās savus priekšlikumus, ko darīt, kāpēc man ir jācieš materiāli zaudējumi. Ko darīt šajā situācijā? Nu, lēmums ir pieņemts, paldies. Nākamais, 28. 28. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas rīku veidu un skaitu noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē. Kābeles kundze mums ziņoja, ka mums ir pavisam 7 kvotas un vienu tagad domas lēmumu tā procedūra piešķirām Pēterim Šķeltiņam. Lūdzu jautājumu par sagatavoto domas lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projektā apstiprināšanu. Pret, atturās, paldies. Nākamais 29. par zemes ierīcības projekta Šmitkalna apstiprināšanu. Būvāts speciālists Cielavas kundze mums ziņoja, mēs atbalstījām Tautsaimniecības komitejā. Jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās, paldies. Par nekustāmā īpašuma brieži sadali un zemes ierīcības projekta brieži apstiprināšanu diskutējām, noskaidrojām, bet beigās arī komitejā atbalstījām. Lūdzu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās, paldies. 31. par nekustāmā īpašuma nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu. Komitejā atbalstīts jautājums. Lūdzu, jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies. 32. Par saistošo noteikumu par Rīgšķilas novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā budžeta apstiprināšanu. Jāsaka, ka Finanšu komitejā arī mēs skatījām, un komitejas sēde ilga 2,5 stundas, un bija gan struktūra vienību vadītāji, gan iestāžu vadītāji, kapitāla sabiedrības valsts priekšsēdētājs ar grāmatvedi, un mēs arī izgājām tos svarīgākās, arī nevis visi svarīgi, bet tās lielākās pozīcijas un lielākos darbus, un katram kolēģim bija arī šīs laiks iepazīties sīkāk, bet jāsaka, ka Finanšu komiteja šo te budžeta projektu atbalstīja. Nu, lūdzu, vēl esat iepazinušies varbūt kādu jautājumu, pastrādāts iepriekš gan ar Raženi, un kā klasiski saka, budžets ir tāds, kāds ir, gribētu, lai viņš būtu apjomīgāks, ja, bet, jāsaka, lūdzu uzmanības. Es varbūt gribētu par to budžetu mazliet, ja. Šogad budžeta ienākumi ir palielinājušies mazliet, ja. Trapiņkungs arī te pieminēja par tām vēlmēm, ka mums ir iegribas lielas, gribam to būvēt. Iegribas nav vajadzīgas. Cerība tāda, ka mēs, cerība, jā. Bet, mēs gribu varbūt arī paskatīties uz to budžetu, paskatoties, ka lieliem projektiem mums naudas nepietiek. Mēs esam iegājuši tādā, kā saka, aizņemšanās tagad vietā, ņemam vienmēr valsts kasē lieliem projektiem. Maziem mums pietiek projektiem, jā, un agrākos laikos arī bija runāts, ka mums nepietiek, nebija lielas būvas, nekas. Bija Trapiņš, bija mums estrāde, bija mums tautu kultūras nams, būtu jauns bijis. Bet redziet, tur sanāca nesmukums, vai ne, no jūsu puses, ja? Un līdz ar to mums nebūtu vajadzīgs tagad to 170 000, ja? Un būvēt jaunu kultūras namu, bet viņš jau būtu bijis. Ruzīša kunga laikā tas projekts bija izstrādāts, ja? Ester Karpova kungu vēl sazvanījos, painteresējos par tām lietām, un nesmuki tā uzmest Ruzīša kungu. Jā, protams, būtu varbūt kā aizdevums neliels būs vajadzēs ņemt, bet toties mums būs jauns bijis kultūras nams. Ar visu estrādi, ar visu popoliņu, kas tur bijis, ja? Un tad nebūtu vainojums skolas arī direktors. Redziet, mums samirka bērni, vainīgs ir skolas direktors. Nē, šoreiz gan nav vainīgs skolas direktors, bet vainīgs ir priekšsēdētājs, finanšu naudas dalītājs, ja? Un vēl es varbūt tās
gribu pieminēt par to budžetu, kur te nozaru vadītāji stādījās priekšā viss. Es uzdevu jautājumu, tāpat es arī nesaņēmu, un es jau otrais atkārtoju par to jautājumu. Es nesaņēmu, lai gan bija arī grāmati deklāti. Arī tāpat, kas strādā Ikšķilas mājā, pats sastādīja budžetu un bija problēmas man ar budžetu iepazīšanos. Es 5 reizes griežos pie grāmatvedis, kur arī bija viens no tiem iemesliem, kāpēc aizgāja prom no tā darba. Ja? Protams, arī jāizvērtē tāda situācija būs, vai viņa atbilstība viņam amatam, bet to mēs skatīsimies vēlāk. Ja? Un runājot par tām prioritātēm, es domāju, ka tirgus laukums, tas no saimnīcas, ka mani viedokļi, un arī no vēlētāju viedokļi, ka tirgus laukums varbūt varēja pagaidīt, bet mums tomēr Birzes iela 33 bija vajadzīga jau, lai te darbotos, lai tie bērni nestaigā tiem slimiem cilvēkiem kopā trapīgums. Tirgus, es atvainojos, tā viņš stāv tukšs, ja? Tas nav tirgus, bet tas ir kaut kāds paviljons, mēs tagad ieliksim tos sāmus, lai vējš nepūš, varbūt durvis vajag ieprojektēt vēl, un tam mums būs četrkantīga kaste tāda, ja? Pa tādu summu cilvēki taisa baznīcas būvē, ja, pa 200 000 ar daksteņu jumtiem un ar siltām grīdām. Ja. Tirgus laukums mums nav izdevies, varbūt arī tāpēc tas Guntara Kurmam bija aiziešanas prom principu, kā viņš aizies projām. Ja. Tirgus laukumu jābūt visiem soliņiem vienā rindā, mazas noimītas un būtu lētāks par viņiem 70 000. Es runāju būvniekiem, un tas bija iespējams, tas nav saimniecisks. Ja. Un arī runājot par lieliem projektiem, mums ir jāpasaka vēlētājiem taisnība, ja, ka tikai būs iespēja uzbūvēt mums skolas piebūvi šajā laikā, jo laiks ir par īsu. Tāpēc es domāju, ka 4 gadi doti, ja, un mēs sasteigt pašā pēdējā gadā nevaram to visu. Un arī 2. gadā ņemt aizņēmumu kaut kur kultūras nav, es atvainojos bērndāza būvē, tas nav pieļaujams. Un Smaidīt Trapinkungs ar nav ko, ja, jo es uzticos cilvēkiem, pieņemsim, kas prot savu naudu sakārtot, jūs jau tāpat cīnaties ar tām visām, ar valsti cīnaties, un tādu gribat arī pašvaldību, kā saka, pakļaut tām visam riskam, ja. Man tas nav pieņemami, tāpēc es balsoju pret, es atvainojos, ja, vislabāk. Es pat atļaušos neko nekomentēt, jo deputātam Lazdānam ir savs viedoklis, mēs dzirdējām, priekšvēlēšanas arī sākušās, un šo te pašu stāstu jūs pierakstat un arī nākošu gadu arī nolasat. Ja būs kaut kā savādāk, ja, tad darat. Bet man ir lūgums vērtēt to profesionāli, objektīvi un novada labā, nevis šeit kaut kādas savas personīgas aizvainojumus vai kaut ko citu publiskā telpā izpaust. It sevišķi vēl tāpēc, ka vēl jūs pasakat tikai puspatiesību, nepasakat līdz galam un arī nespējat izvērtēt to situāciju, kāda mums ir novadā un ko mēs darām, gan ar visiem tirgus laukumiem kopumā, ar visiem darba apjomiem un visu pārējo. Žēl, kad jūs arī līdz galam to neesat iedziļinājies, un žēl vēl ir vēl viena lieta, kad jūs arī budžeta sastādīšanas laikā nekādu, teiksim, pienesumu vai idejas vai projekts neesat nesis, kaut gan pārējie kolēģi ir savu viedokli pauduši un teikuši, un zinot arī šo budžeta situāciju pieaugumu vai budžeta iespējas, kādas ir patreiz, manā skatījumā šis budžets ir veidots gana profesionāli no iespējamiem finanšu resursiem. Es tā jums atbildēšu, tālāk vairāk man nav ko komentēt. Lūdzu, es atvainojos par aizņemto naudu, var kurš katrs būvēt, Trapīkungs, vai pa savu naudu būvēt, mazliet ieguldīt arī savu. Lazdējām nerunā muļķības, glupības, jā. Aiziet paši skolā un tad sapratīs, kā tu jau skolā priecīgi, jā. Labi, lūdzu. Skolotājs atvainojos. Es mutē neskatos, kā citi deputāti jau, jā. Mutē? Protams. Protams. Es ierunājos jau viens, protams. Pareizi. Man atkal. Tā lūdzu deputātiem vēl viedokļi, komentāri, jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Lūdzu, kas par pret atturās. Paldies kolēģiem, tas bija pēdējais darba kārtības jautājums. Informācija par nākamo komitejas un domas sēdi par februāri.
Komitejas sēdes 17. 9. un domas sēde 24. februārī, arī 9.